Произвел посадку самолет, прибывший рейсом 2089 Москва-Рига. Произвел посадку самолет, прибывший рейсом 2089 Москва-Рига. Товарищи баскетболисты, вас ждет автобус на привокзальной площади. Tas jums no vidējās grupas. Bet mēs taču zaudējām. Mans tētis saka, ka tikai zaudējot varat nonākt pie uzvaras. Paldies. Какой странный мальчик. Māmu, bet paklau, varbūt tomēr mums vajadzēja palikt Rīgā un pāris dienas pagaidīt treneru zvanu. Bet Aivariņ, vai tu neesi visu ziemu pietiekoši izspēlējies? Ko? Nu, paskaties, kā ceriņi zied. Paskaties, man liekas, ka šogad būs jauka vasara. Pietur, čap. Uz kurieni tu? Aivar, ejam! Mūs taču tētis gaida! Mūsu mīļais putuņķērējs atkal kaut ko noķēris. Čapa, sveicināt! Labdien, tēt! Tieši laikā! Aivar, panāc šur! Aizskrien uz veikalu un nopērk solas. Še naudiņa? Ieviņa! Pieskat lūdzu mazos, ja? Kamēr es sameklēšu kādu mājas pīli. Nu, pat Meldros atrada. Čapa, neaiztiec! Nu, es tev lūdzu. Nu, bet, Kristapiņ, es nekā tev nevaru palīdzēt. Tavs augums krīt ārā no ansambļa. Bet līdz šim taču nekrita. Nu, līdz šim tu nebija tik garš. Nu, arī dejasvētkiem nebija jāgatavojas. Labāk sāki. Ko? Saki vien. Labdien. Sveiki, sveiki. Tu pie mums? Nē, pie viņa. Tu taču vakarā būs kultūras namā, Kristapiņ?
Kā nekas? Nu, ko tu man piekasies? Ko tev vajag? Man sauc Aivars. Nu, un tad? Vai tu basketlaid ko? Paklau, vecīt. Ej, kur tev jāiet? Paklau, māmu, vai tu paņēmi līdz man jauno uzvalku? Es tev iešu līdz uz konkursu. Tavs sapnis piepildījies. Aivars dejos. Lūdzu uzrādīt iegūto vietu dejotāju pārim numuru 5. Trešā. Paldies. Lūdzu uzrādīt iegūto vietu dejotāju pārim numuru 15. Otrā. Paldies. Janka, lūdzu spēlēt šurp. Nāc atpūties, čomiņ! Sakārtojiet, viņa šefs nāk. Kas ir? Nav labi. Kas tad nav labi? Pavisam nav labi. Meitenes lūgties nav labi. Ja tu vēlreiz viņai tuvosies, es negribētu būt tavā vietā. Skaidrs? Un kāds tad būtu tas attālums? Ko tu teici? Ko viņš teica? Sarīkosim biedrties. Laikam nevarēs iztikt. Janka, tava dējā! Dod biļetes. Dod šurp. Nu? Iedod rubulu. Še, 10 kapeiks var piegādāt. Paturējiem pietiks. Baigais Nūģis. Nūģi atņēma. Zābaks. Cik tu esi garš? Ej, tu zini, kur? Чего? Это я извиняюсь. Ой, простите, пожалуйста.
vārds zonālā sarīkojuma deju izpildītāju konkursa galvenajai tiesnesei, Tautas mākslas nama inspektorei Ievai Līdakai. Lūdzu. Pirmo vietu D klases dejotāju grupā izcīnījuši Laima Rubene un Jānis Bambāns. Apsveicu. Paldies. Paldies. Kā tu domā, kad šī sarkanā kaste mums atvizzinās mammu atpakaļ? Vai tu atkal Kristapu meklē? Nē, labdien, tas ir jā. Kur viņš dzīvo? Viņš 5 mājas tālāk. Сегодня поедем на Верхние озера, посмотрим канадского гуся. А вот ты, мой лаборант, приехал. Рачвили-свили. Айвар. Мужчина? Ну что же, завтра будет готово? Обязательно. Прекрасно. Завтра дочку пришлю. Этери! Tēt, kad tu pirmo reizi satiki mammu? Kur tas bija? Mūsu māmiņa dejoja universitātes deju kolektīvā. Un, kad es viņu pirmo reizi ieraudzīju, sapratu, ka bez viņas dzīves vairs nav. Arī cerība man nebija tikpat kā nekāda. Sāku dejot, dzejas rakstīt. Meitenēm dažkārt patīk, ka raksts dzejas. Tā iepazināmies. Un pēc tam? Viņa laikam jau tad saprata, ka neviens viņu tā nemīlēs, kā mēs abi ar tevi. Ko tu te dari? Mēs tev gaidīsim uz redzēšanos. Gaida tevi. Tu te dzīvo, jā? Kā redzi? Vecā Krīša mājā. Nu, labs ir. Es iešu. Uz kurien tad? Norauties pa otru ausi? Es gribētu redzēt, kā tu dansot. 1 pret 4. Un tev nav draugu? Nu, ir jau, bet viņi nemāk kauties. Gribi es tev iemācīšu vienu paņēmienu? Panāc. Panāc šurp. Tas neies krastā. Prīmā paņēmiens, viņi visi izšķīdīs. Tiesa tikai ar vienu noteikumu. Pēdējos 10 soļus tu iesi un domās tikai par to, kā to paņēmienu pieiet un izpildīt. Tikai par to, saprati? Pietiek, Krista! Ejam!
šausmas, Janka, kāds tu izskaties? Kas noticis? Saprot, es eju pa ielu un pēkšņi viens ar velosipēdu taisni virsū. Vai tad velosipēdi nav zemāki? Un tagad tev ar mani kauns iet uz kino. Nē, nu kas tad man? Bet kā tu ar vienu acu skatīsies? Tas nekas, es šo filmu jau esmu redzējis. Un biļets arī nozaudēja. Bamban, ar tevi vienmēr kaut kas atgadās. Rīmā paņēmies, pat Janka negaidīja. Paklaus, sadosim Jankam viņas klātbūtnē. Nu ko tu? Nedrīkst taču kauties, kad cilvēks ir ar dāmu. Ai, nu kas par dāmu? Tā taču laime. Un tagad taču viņš bija viens. Bet mēs divi. Interesanti. Tā tad viņi var, bet mēs ne. Mēs ne. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu Aivaras līdeks, un tu? Kristofs? Leņķis. Cienījamie televīzijas skatītāji, jau daudzus gadus mēs esam liecinieki mūsu zelta meiteņu TTT komandas panākumiem. Gribētos, lai arī vīriešu basketbols priecētu mūsu sirds nemazāk. Lai tas notiktu, nepieciešama jūsu, visu televīzijas skatītāju palīdzība. Kāda? Par to jūs informēs Latvijas PSR nopelnīja bagātais treneris Jānis Miķelsons. Klausies, tagad viņš runās par tevi. Par mani? Kā vienu no pasākumiem, lai celtu vīriešu basketbolu prestižu, Basketbola federācija izsludina gara auguma zēnu konkursu. Vecums 1962. līdz 60. Lūk, tas ir mans draugs Aivars. Labvakar. Ļoti patīkami, labvakar. 41. līdz 47. numura apavs. Garums virs 190 centimetriem. Zēni, kuri atbildīs konkursu noteikumiem, tiks uzņemti augstākās sporta meistarības skolā. Jāpiebilst, ka personas, kuras palīdzēs atrast gara auguma zēnus, saņems balvas. 2 metri puikām vēl nav vāks, pār Daugavas Jankas stiepies kaulos, citādi no Pērnavas vai Šauļiem, garais Jonis jāsauc palīgā. Kāds gan dopings izstīdzēt mūs spēs, bišu propolis vai bulgurjāņi, vai uz Veneras vai Marsa slāņiem, garos spēlētājus jāmeklē. Lai vai kādi dzīvē plāni, jūras pols vai ledus pols, garais Jāni, stop, neizsānis, tevi gaida basketbols. Garais garā, stop! Līzei un Jānim 5 personiskās piezīmes par nepiedalīšanos. Negaram, tevi gaida basketbols. Kristapam noteikti jābrauc. Vai viņš brauc? Tēt, bet mēs taču nolēmām ko citu. Panāc. Panāc. 6:30 Ļeņgrads televīzijas dokumentālā filma Alise Frendlika. Nu, paskaties. Ekonomisks komentārs. 18. Tēt, es laikam nekur nebraukšu. Bet es ar tevi arī iepazinos basketbola laukumā. Rajona sacensībās. Jā, tā tas bija, jā. Nu, redziet, visi kādreiz spēlējuši basketbolu. Tu Aivar jūrā esi bijis? Nē. Lieliski. Bet ko es teicu? Vienreizē. Bet par jūras skoli vecīt nedomā, nepieņems. Kāpēc? Tu esi par garu. Viņi baidīsies, ka vētras laikā tev var noskalot no klāja. Tu brauks uz konkursu un es braukšu tev līdzi.
Tēt, mēs taču nolēmām, ka es būšu stūrmans. Izdomā pats. Labs sunīts, labs. Mierīgs. Čapa mierā. Paklau aiziesim uz moliņam, ko? Saproti, tagad es nevaru. Kad pabeigšu trenīt, tad. Kā tad tu viens var trenēties? Nu aiziet. Es jau saprotu, ka no malas skatoties diez kas nav. Bet es nedrīkst zaudēt sportisko formu. Laimā! Laimā! Nu, ko tu bļausties? Ejam uz moliņiem. Ar tevi? Ar mums. Nav laika mums darīšanas. Nu, kas ir? Viņš nenāk. Viņam kaut kāds darīšanas. Kāds darīšanas? Nezinu. Ej un uzzini. Vienreizēji. Man jau arī āķi neko daudz nepadorās. Bet es pazinu tādus vecīšus, kas met āķis smaidīdami. Nu tas basketbolists Valdmans, jā? Nē, kāpēc? Jūs, Janka, to arī varētu izdarīt. Ak, Janka, jā. Nu labi, tad aicinu tik šurpiņu. Ar visiem viņa draudžeļiem. Veselu blīts tev iznāks. Nu, bet kā būtu, ja mēs pamēģinātu? Paturi! Чапанать шурп, с курень туман скрesi. Здравствуйте, папа прислал меня за пленками. Одну минуточку, я сейчас. А как его зовут? Это наш Кристоп. Лайма, не Кристоп, а собака. Ну скажи, Кристопень. Tas ir tāds sunīts, no kura dažs labs dejotājs laižās. Что он сказал? Он сказал, что это Колли. Очень добрая собака. Заходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. А как эта птичка называется? Это камышовка. Ужасная крикуня. Такая А маленькая. вот тот? Этот морской орел. Он живет у нас на озере. А у нас тоже есть такие. Айван! У вас таких нет, у вас горные орлы. Айван! Айван, nāc ātrāk! Айван! Ko tu bļausties? Čapa šurp. Pievāc savu очень добрую собаку Kolli. Rej kā duls. Nu, ko tu baidies? Viņi taču nekoš, bet tikai rej. Baidos, ka riešana var traucēt jūsu sarunas. Es eju. Kristopiņ, kur tu tā steidzies? Man jāiet vecam tēvam tīkls palīdzēt ielikt. Что он сказал? Он сказал, что приглашает нас на лодке покататься. А это возможно? Ну, конечно. Лань, а почему с нами Кристопа нет? Другой раз. А вот у нас в классе есть один такой мальчик. Похож на Кристопа. Чудак такой. Вот он девочке одной все время приносил цветы. Кристоп на такое не способен. А вообще, это, наверное, приятно, когда тебе преподносят цветы.
Paskaties! Mums vajag viņu nokantēt. Ja tu gribi zināt, tad man tagad meitenes bijušas, nebijušas. Tātad tu gribi, lai viņa pinās ar tādiem viefiņiem kā Janka? Es taču apsolies tētim uzņemties par viņu šefību. Viņa taču var noslīgt. Izņoties ar tādu kā Janka. Tu domāji Terī? Nu, bet kas tam man būtu jādara? Jāpeld pakaļ? Tu dzējas raksti? Par ko tu man tur? Man pat zubrīt grūti, kur nu vēl? Tev nekas nebūs jāzubrīt, tev tik būs jāpārakst kā dzējnieku dzēju un jānodota Terī. Sadosim labāk viņam pausiņu vienreiz. Lūdzu, ieradies! Pats lien tīklos! Labdien! Labdien! Ну, как на лодке покатались? Мальчики, превосходно, отлично. А где вы были? Почему вы с нами не покатались? А хотите завтра покатаемся еще? Конечно, все вместе. Очень интересно. Янко! Cik ir? 48. Švakulis. Nu, kurš vēl grib labot rekordu? Cik tad ir rekords? 70. Šaubos. Labi, ja 60. 60? Uzņem laiku. Divi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es biju klāt, ka viņš uzstādīja rekordu. Urā! Veicam ar Pa pirmo, šef. Tikai nebija vērts lapināties to kazaraku dēļ. Citādi jau nevarēja būt! Tas nu gan tev izdevās. Tev slikti nav? Nav. Kaut kas taču jādara, ne? Gribas pārstīšu viņa rekordu. Tu? Cik tad tu pats ilgi vari noturēties zem ūdens? Neko lielu. Tikai tad tev jāapsola, ka izpildīs vienu manu lūgumu. Janka, rekords ir tikai tād, kad vairāk neviens nevar. Interesanti, kurš tad var? Varbūt tu? Jā. Vai tu kādreiz esi ņīris? Varbūt tu? Nē. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astoņi, 39,
40. Он же никогда не нырял. 42, 43. Кристоп, Янка, ну что же вы? Янка, nu ko tu sēdi? Lec pakaļ, nu! Septiņdesmit 71, 72! Tas taču ir rekords! Tas nav nekāds rekords, bija 69. 72! 69 bija. 72! Lūģi, apklusti, tik un tā. Varēja būt Rekords ir Jānis. 72! Malacis, Aivars! Aivar, ramuki vidā. Kad tu nākošais gribēsi stādīt rekordu, pasauc man. Спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. 69. 72! 69 apklus. 72! Un tas ir veicam rekords. 69. Aplus skaļojamā mašīna. Es gan biju stūbens, ka ļauj tev nīrt. Tagad tu man brauksi līdz uz konkursu. Varbūt nebrauksim ko. Kāds ir tavs kājas izmērs? 46. Bet mans? 39. Какие красивые розы. И ты говорил, Кристоп не способен на это. А может быть, это Айвар? Нет, Айвар нет. Vecmāmiņa, paskaties, kāds garš puika iet. Aizvedīsim viņu uz konkursu un dabūsim prēmiju. Prēmija būs mana, es viņu esmu atradis. Kā tu man esi atradis? Pagaidi, neskrien. Nu, es taču teicu tāpat, lai viņa nepiesienas. Es eju uz autogostu. Te visiem acis uz kātiņiem. Kristap, vai tad tu joks nesaproti? Bet es taču spēlēt neprotu. Šobrīd tas nav galvenais, saproti? Ak, tu, ja man būtu tavs augums. Saprot, mans tēvs saka. Pirms dari, labi apdomā. Bet man saka, dari, ja gribās. Ja gribās, tev jau gribās. Ko es varu gribēt ar saviem 1,5 metriem? Galu galā tas taču ir tavs pienākums pret sabiedrību. Līdaks 47. Jā, draugs, kāda tev varam padavusies.
Cik tev gadu? 13. Lūdzu, pārbaudiet. Viņš ļoti labi spēlē basketbolu. Jā, es viņu atceros. Ņem saldēju. Negribas. Es šodien konkursā dzirdēju, ka Japāņi ir nākuši ar priekšlikumu Vispasaules basketbola federācijā organizēt līgu mazauguma spēlētājiem. Līdz 1,90 m. Tu varēsi spēlēt kopā ar Japāņiem, vietnamiešiem. Nu, ja tu gribi, tu vari mani uztrenēt. To mēs varētu gan. Nu, redz, ņem saldējumu. Vai, Kristapiņ, cik lēti tu esi atnācis? Jānka sastieps kāju. Tev vajadzēs viņu aizvietot. Bet es taču krīt laukā no ansambļa. Tad man jādod vienai pašai. Nāc, Kristapiņ, aiziesim pie skolotājas. Что с тобой, Айва? Да нет, ничего. Почему такой угрюмый? Меня не взяли на спартакиаду. А сегодня еще хуже. Провалился на конкурсе. Меня не приняли в высшую спортивную школу. Подумаешь, беда какая. Учись такой обыкновенный, как я. А ты знаешь, как можно стать настоящим спортсменом? Тренируюсь каждый день по утрам и вечерам. Только так, понимаешь? Если бы ты знала, что за игра баскетбол, я тебе даже объяснить не могу. А по данным ЮНЕСКО, игра баскетбол самая популярная на свете. Хорошо, что хоть Кристофа приняли. А разве Кристоф тоже участвовал в конкурсе? Конечно. Кристоф вообще необыкновенный парень. Если бы ты знала, как он хорошо играет в баскетбол, даже стихи пишет. Стихи? Да. Хочешь, я тебе прочитаю один его стих? Пожалуйста. Жил-был у бабушки серенький козлик. Янис, это ведь не остроумно. Неблагородно. Не надо свою духовную бедность переносить на Кристофа. Смотри, он сейчас будет танцевать с Лаймой. Kas tev ir? Beigi skrien pāri zelta papardēm. Mīcā un vārtā bruņči sarkani plīd. Rokas augšā, vēl, labi. Sekojiet rindām. Nu, lūk tā. Aiziet pāri jūru balti puteņi pūd. Dobji kā bungas visa dunta gadu. Roja un kolkā asi kādi ģizi. Rokas augstā, labi. Pa kreisi, labi. Galvas augšā, raitāk uz soli. Labi. Kur zeme, kuru uguns spīd. Mūži kā saule rīt, zvaigznes kā mūži krīt, kur zeme. Kur zeme. Svinīgāk, galvas augšā, vēl. Mēži kā jūra, lūdz jūra, kā mēži tušām. Uguns, kas dzīva cauri puteņiem jau. Karsta kā puķe baltai pasaulē dzied. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam būt. Klausies vecā jūra atkal dūt. Skrien. Nedara. Vēlreiz. Lūdzu. No. Mazliet kaut kas bija.
Nu, iedod, es tev parādīšu, kā tas jādara. Augstāk jālec. Lūdzu. Nekā nav galīgi. Iedod šo bumbu. Redzi? Lūdzu, turpinām. Nedēr. Nekur nedēr. Nedēr. Nedēr, bet kā tad derēs? Tad, kad es varēšu izlasīt uz tavām ķēdām firmas nosaukumu. Nu, lec augšā. Neredzu. Augstāk. Nevar izlasīt. Las! Skorohod! Izlas un iegaumē. Un vispār, no kur laika es dzejs rakstu? Dīvaini. Dzejnieks pat nezina, kad viņš sācis mīlēt dzeju. Aivar, ņem, tev telegramma. Paldies. Te ir kāda kļūda. Viņi kaut ko sajaukuši. Tu tikai neuztraucies. Viss būs labi. Kas būs labi? Konkursu rīkotājs televīzija izsaukuši mani. Nu apsveicu. Tad jau tu esi uzņemts sportskolā. Tā iznāk. Bet tu tikai nedomā, ka tu tiksi vaļā no manis. Nē, es taču nebraukšu otrais uz turieni. Tēt, man izsauc televīziju. Es laikam esmu uzņemts. Kalniņš? Līdaks. Līdaks. Tā, neaizmirst, kas tev būs jāatbild uz jautājumu, kurš no sporta veidiem tev patīk vislabāk. Nu, protams, basketbols. Tā, to tu pateiksi Egīlam Jurisonam un pasmaidīsi. Tu proti pasmaidīt? Proti. Labvakar, cienījamie skatītāji! Šovakar mūsu basketbola konkursa noslēgums. Vārds biedram Miķelsonam. Paldies televīzijai, vecākiem, skatītājiem un draugiem, visiem, kas ieinteresēti Republikas basketbola attīstībā un kas mums palīdzēja atrast garā auguma zēnus. Paldies! Un tagad par tiem, kas palīdzēja zēniem atrast ceļu uz basketbolu. Mēs sveicām cienījamo aktrisi Edīti Vītoliņu un sakām lielu paldies par to, ka viņa atveda uz konkursu savu mazdēlu Vilni. Mīļo mākslinieci, lūdzu jums goda abonements uz hokeja sacensībām. Oi, sāpēs. Oi. Vēlam panākumus nākošajā konkursā. Visu sportistu vārdā liels paldies. Paldies, bet man vairāk mazdēlu nav. Jaunais sporta entuziasts Aivars Līdaks atveda uz konkursu savu draugu Kristapu Leiņu. Un te ir tava balva. Mopēds Rīga 12. Aivar, kāds ir tavs mīļākais sporta veids? Motosports. Tēt, kā tu domā, es būšu īsts basketbolists? Īsts. Tev ir laba reakcija. Tu esi ātrāks par dažu labu citu.
Tikai tik liels, kā tavs Kristaps, tu nebūsi. Nu, bet bioloģijas skolotāja teica, ka ar gēniem drīz varēšot regulēt augšanas procesu. Tad jau katrs varēs būt tik garš, cik viņš gribēs. Būtu jau labi, ja tu būtu tik liels kā Darvins, Einsteins. Vai tad viņi bija gari? Nu, runājot basketbola terminoloģijā, viņi bija 2-metrnieki. Zini, tēt, es pat pa sapņiem dažkārt spēlēju. Kāpēc tu iespēlēji pa sapņiem? Sastāv no ciemu puišiem blics un saspēlē ar tiem treniņu nometnes garajiem cīsiņiem. Tā ir ideja. Es uztaisīšu komandu. Nu, bet ja mēs pagrūtīsim, tad es apsolu, ka bumbu vairs rokā neņemšu. Zamāk piespēli, zamāk, grūšu augstumā. Kristap spēcīgāk piespēli, iztais no rokas. Imant Kristap zamāk stāju, kājas ceļos saliektas. Nākamais vingrinājums izrāviens pēc piespēles. Palokām stīvās muguriņas zamāk pieliekties, zamāk. Izrāvien brīdī jāredz laukums, lai nesaskrietos. Nu ko, zēni, ieliksim garajiem? Lai tik nāk priekšā. Sen neviens nav mazgāts. Kas par to, ka viņi garie? Bet mums taču ir Nūģis. Bet viņš taču trenējas kopā ar garajiem. Bet mums taču ir Andrejs. Ej, več, bet kur tad ir Janka? Bez Jankas nevarēs. Janka spēlē skolas izlasē. Labi, es spēlēšu. Bet es neredzu par ko. Kā par ko? Tu taču arī Kristap dēļ par veltu necenties. Jā. Mopēdiņš rokā kā likts. Man tevi žēl. Man mopēds nav vajadzīgs. Gribas tev viņu atdošu? Dod tik šādi! Vajag. Baigi vajag. Tiešām? Nu, ja tev nevajag mopēt, tad spēlē tāpat. Viņš spēlē pats likšanas rekordis. Palūdz. Palūdz. Nu, mēs gaidām. Lūdzu. Nu, nekautrējies. Nu? Es tevi lūdzu. Palūdz laipnāk. Laipnāk. Nevis savējies. Nekautrējies. Nu, ko tu tēlo šito priekšā? Vecīti, baigo. Mēs nepiedalāmies šaubīgos pasākumos. Spēlē pats ar draugu Nūģi. Tad jau iznāk, ka es esmu vairāk veiciemiens nekā jūs te visi. Treniņš rīt 3. А куда Айвар пошел? Айвар пошел готовить матч века. А Кристоп тоже будет играть? Ну что ты, он же наша олимпийская надежда. Bet kāpēc tev arī nepamēģināt Jānīti? Nu, pa grozi jau mēs visi, protam, mest, vai ne? Nu, bet, lai efektīgi cīnītos ar garajiem, mums jāapgūst daži taktiski varianti. Piemēram, tā saucamais krusts. Ko tu atkal vāries? Tas Aivars ir krusts visam veiciemam. Tu domā, ka pietiks ar tavu parādīšanos laukumā, lai visiem izlases treneriem un arī garajiem būtu pekas gaisā? Ar muldēšanu arī vēl neviens nav uzvarējis. Sākam treniņu, tā jau redzēs, kas un kā. Še, pamēģini, iemet. Tiec garām. Pamēģini vēl.
Janka, laic teorētiķis iemet pats. Sēdz mani. Pamēģini vēlreiz. Par tādiem jokiem dot 3 sodus. Solo gājienu basketbolā prasa augstāku individuālo meistarību. Tādu kā tavējā. Diemžēl nē. Spēles likteni izšķirs visi kopā, komanda. Ja esi ar mieru, tad atlas 5 labākos un pastrādāsim. Nu atlas, veiciem izlasi. Aivi! Janka jau var. Janka, var būt droši, jūs uzvarēsiet. Karos mēs ieslodzījām. Ost laivšķūni. Janka cēs palicis. Aivars viņu pāraudzinājis. Kam ir atslēga? Dod šurp! Nu? Ņem jau, ņem. Vai te tev nemaz nav dārgi mūsu uzvāri? Ei! Ew! Lienat ārā! Mēs jūs tik un tā sasitīsim. Janka, skaties! Aizlaidušies. Slodzītāji. Nu, kā tad jums šķiet, kā mēs šodien spēlēsim? Ar mazajiem. Nu, mūsu uzdevums šī spēlē presings. Viņa ātrāk nokusīs. Un tev, Janka, tev būs jāstāds garais Pēters. Un tu, Kristap, iesi spēlēt pie savējiem? Jā, nu labi, es iešu. Viss, ej! Zēn, man atļauj spēlēt ar jums? Nu, tad būtu jāmaina taktika. Dod kreklu, ātri. Un lūk sakas Zvejnieku svētku sporta programma. Basketbolā tiekas veiciem izlase un augstākā sporta meistarības skolas zēni. Uzbrūk veiciema komanda ar bumu komandas kapteinis Aivars Līdaks. Labā mala, skaties! Un tagad jau uzbrukumā sporta skolas audzēkņi. Lūk, veiciema komandas grozs briesmās. Jā, 2 punkti sporta skolas komandai. Un atkal Aivars Līdaks noslēdz ātru uzbrukumu. Pēc
Veicījuma komanda ir krietni ātrāk par savu augumā garāko pretinieku. Tātad ātrums vai auguma pārsvars? Un Jānis Bambāns gūs vēl 2 punktus veicījuma komandai. Vai sporta skolas audzēkņiem izdosies izmantot savus auguma priekšrocības? Jankīzē! Jā, pārliecinoši vadībā veicījuma zēni. Jūs redzējāt, ko dara 11. numurs? Kam bija jāsēc? Tev un tev? Galā nevar jātikt, būs jāpieliek 3. vēl klāt. Galvenais ātrums, saprotiet. Kristap, tev jāskrien ātrāk, saprot. Ja mēs nenosteiksim 11. numuru, mēs esam zaudējuši. Ko spēlējam, ko? Jāieliek. Paskatīsimies, vai sporta skolas audzēkņiem izdosies pārņemt iniciatīvu. Pretinieku komandas spēlētāji tagad mainījuši taktiku. Aivars Līdaks tiek cieši sekts. Un viņam ļoti grūti pašam izdarīt metienu. Lūk, 3 spēlētāji ielaikumā viņš izspēlē bumbu Kristapam Leiņam. Metiens un bumba grozā. Kristaps Dorovā brosam. Par ko tu tā nervozē? Tu nezini, ko Aivaram nozīmē šī spēle. Sporta skolas audzēkņi arvien vairāk sāk izmantot savus auguma priekšrocības. Bet arī Aivars Līdaks atrodas praugu pretinieka aizsardzībā. Bambāna metiens šoreiz garām. Bet tā jūs mēs zaudēsim. Paklausieties, zēni, nav ko raustīties, viņi arī ir iesācēji. Spēlēsim savādāk. Mani tagad sēdz 2. Kur no 2? Kad man ir bumba, tu, Kristap, ieskrien sodlaukumā, es tev piespēlēšu droši. Un tu, Janka, kad Kristaps met, tu cīnies zem groza. Veicījuma komanda sāk izmantot savu centra spēlētāju Kristapu Leiņu. Jūs redzat, kāda nozīme ir gara auguma spēlētājiem. Arī veicījuma komandā garākais spēlētājs Kristaps Leiņš. Redzat, cik veiksmīgi atvedot pretinieks spēlētājs būs 2 punktus. 3 minūtes pirms spēles beigām rezultāts kļūst nešķirts. Bumba sporta skolas audzēkņiem. Metiens un viņi nonāk vadībā. Ar skaistu āķi metienu Kristaps Leiņš atkal panāk izlīdzinājumu. Pret 28 sporta skolas labā. Dod! Un atkal 2 punkti sporta skolas komandai. 4 punktu pārsvars. Jā, ko tu garam padarīsi? Neko.
Nu, zēni, mēs taču varam uzvarēt, kas tevam jāspēlē tuvāk garo grozam, saprotiet? Spēlēsim visi uz viņu. Valdi, tev savējais jāņem vairāk uz būdu, bet tev, Jānka, arī jābūt klāt. Tev taču jālic, jādabū bumbas, saproti? Kapājamies! Sveiciens! 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 Kristap! Kristap! Veicienu komandā centra spēlētājs Kristaps Leņš otrajā puslaikā tiešām darbojas lieliski, taču vadībā joprojām sporta skola. Man? Par ko tad? Un komandai vēl jāizpilda 2 soda metieni. Viens pret 33. 32 pret 33. Sveiciens! 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 Un cīvā cīņā ar pretinieku spēlētājiem Kristaps Leņš gūst vēl 2 punktus savas vienības labā. 34 pret 33. Nudien, varbūt mazais veiciens tuvākā nākotnē dos Republikas lielajam basketbolam vērtīgu papildinājumu. Kristap! 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 20 sekundes līdz spēles beigām. Un atkal Kristaps Leņš. 36 pret 35. Kristap! Skan spēles beigu signāls. Cīņa beigusies. Veicienu komanda izdarīs pārkāpumu, un pretinieku komandas spēlētājiem būs jāizpilda vēl 2 soda metieni. Ja šie metieni būs veiksmīgi, tad uzvaru būs izcīnījis augstākā sporta meistarības skolas komanda. Trīsdesmit 6 pret 36. Vēl palicis pēdējais izšķirošais metiens. Mahnīs. Arī tas ir veiksmīgs. Un tā spēle beigusies. Ar minimālu pārsvaru 37 pret 36 uzvaru izcīnīja augstākā sporta meistarības skolas komanda. Esmu kļūdījies, tev ir talants. Esi gan tu savādnīgs, Aivar. Sveiks! Paldies. Ai, būtu vismaz kāda gumma pie groza. Zvenieku svētku turpinājumā sekos sacensības virves vilkšanā. Visi tiek lūgti uz estrādi. Varam, Kristap! Šitādu komandu mēs veicam, lai Šodien tu biji malacis, Kristapiņ. Basket vai spēlēt ar runtnēs ar mūtu. Treneris atradies. Ļoti taisās bildē. Varbūt arī mūsu avīzē ieliek. Neticami, bet fakts. Tā būs labi. Paldies! Nu ko, Kristap? Tas to, lai zinu, varbūt tikai es fotografējuši kopā ar nākamo olimpisko čempionu. Tikai jāstrādā būs. Galvenais ir darbs. Darbs. Dejo, pēc Aivars tabuls deju. Negribēju, lai mēs Kauns par spēlējam. visu ģīmu. Vācieties projām. Pazūd.
Kad kā dāmas gratulē, nu! Kristap, tu sami dzimni na svieķi. Žēl, ka tu vairs nevarēsi dejot. Kristap, mēs arī gribētu spēlēt basketbolu. Tu ņemsi mūs savā komandā. Malači, zēni. Bet galvenais būs darbs. Un jāstrādā būs daudz. Līdz 3. sviedriem. Dzirdēji? Mamma!